Sveiki un laipni lūgti jaunajā Herzlich Smarticle willkommen zu gadījumu einer neuen izpētē. Smarticle Case Šodien mums ir Study. ļoti Heute mit īpašs Peter viesis Baranek von Pīters KLM. Baranets no KLM. Lieber Peter, magst du dich Dārgais einmal Pēteri, zu vai jūs Beginn selber vēlētos sākt ar vorstellen? iepazīstināšanu ar sevi? Jā, ar prieku. Mani sauc Pēteris Baraneks. Man ir 61 gads, un savu pirmo rakstu avīzē es uzrakstīju 16 gadu vecumā. Gandrīz 35 gadus esmu strādājis par redaktoru radio un drukātajos medijos. Esmu strādājis motorpresē, Deutsche Presseagentur un Saarlandischer Rundfunk, cita starpā kā raidījumu vadītājs un ziņu redaktors. Kopš 2022. gada esmu pašnodarbināta. KLM darbojas kopš 2003. gada un līdz šim ir piedzīvojusi divus atjauninājumus. 2022. gadā pabeidzu tālāk izglītību digitālās izdevējadarbības jomā, un kopš 2023. gada KLM, atsaucoties uz lasītāju lūgumiem, tiek pilnībā publicēts kā e-žurnāls. Mūsu lasītāji mums ir teikuši, ka tagad viņi likumdošanas ietvaros digitalizē savas pasta nodaļas un vēlas mazāk drukātās preses. Tāpēc mums vajadzētu pāriet uz e-papīru. No šodienas KLM ir pieejams pat ar kustīgiem attēliem, gluži kā Harijs Poters laikrakstā Daily Prophet. Es vēlos, lai KLM pārliecina cilvēkus. Also ganz neu und ich habe das Ziel, dass Menschen vom Erlebnis KLM überzeugt sein sollen. Tas ir aizraujoši, Pēteri. Es gribētu uzzināt, kā jūs risinājāt abonēšanas pārvaldības tēmu pirms Smarticle palaišanas. Bevor du mit Smarticle gestartet bist, wie hast du das Thema Abo-Verwaltung für dich behandelt? Nu, tas ir patiešām mulsinoši, jo KLM ir patiešām sarežģīts žurnāls. Es jau no paša sākuma zināju, ka lasītāji nevarēs žurnālu abonēt, jo jau tolaik budžeta situācija pilsētās un pašvaldībās bija diezgan saspringta. Tāpēc es domāju, ka žurnālu nāksies dāvināt lasītājiem un pārfinansēt to ar reklāmu palīdzību. Tomēr jau pašā sākumā bija arī individuāli abonenti, piemēram, federālais finanšu ministrs un vēl daži desmiti citu. Taču mēs tos vienkārši pārvaldījām manuāli, es un mans asistents veicām bezmaksas abonēšanu, bet otru pusi vienkārši piegādājām pa pastu no tipogrāfijas. Zu den Freieinweisungen das Ganze gemacht und die anderen Hefte sind halt einfach über die Post von der Druckerei aus angeliefert worden. Tas nozīmē, ka visas šīs darbības tika veiktas manuāli. Domāju, ka jūs izmantojāt arī SCL sarakstu izklailapas formā un centāties visu uzskaitīt. Kas jūs īpaši interesēja toreiz, kad saskārāties ar Smarticle, vai pārgājāt pie mums? Okay. Sag mal, was hat dich damals, als du zu Smarticle bist oder auf uns gestoßen bist, generell interessiert? Also, was fandst du spannend an Smarticle? Es domāju, ka pārēja uz e-papīru dos man iespēju paplašināt žurnāla tvērumu. Galu galā, tagad to var iegādāties ciparu formātā abonēšanas veikalā, kas ir pieejams ikvienam. Es ceru, ka tas ļaus man sasniegt vairāk lasītāju un, iespējams, piesaistīs arī jaunus lasītājus, kurus interesē pašvaldību jautājumi. Tāda bija ideja, un Smarticle bija arī vienīgais pakalpojuma sniedzējs, kas piedāvāja godīgu piedāvājumu bez fiksētām izmaksām, balstoties tikai uz ieņēmumu daļu. Iespējams, tas bija saistīts arī ar to, ka mēs vairāk vai mazāk abi vēlējāmies un joprojām vēlamies augt kopā. Lag vermutlich auch daran, dass wir mehr oder weniger beide gemeinsam wachsen wollten und uns immer noch tun. Jā, labi, tad mēs esam sapratuši jūsu pamatideju. Un es priecājos, ka Smarticle varēja palīdzēt jums to realizēt. Vai bez pievilcīgā piedāvājuma, kā jau minējāt, bija vēl kādi citi izšķirošie iemesli, kas lika pieņemt lēmumu par labu Smarticle? Attraktiven Angebot, wie du es gesagt hast, gab es noch weitere ausschlaggebende Gründe für dich, dich für Smarticle zu entscheiden? Jā, Smarticle parādīšanās man bija izšķiroša. Es biju patiešām sajūsmā un domāju, ka tas bija lieliski, ka mēs teicām, ka vēlamies augt kopā.
Tas patiesībā bija izšķirošais faktors. Bija arī citi piedāvājumi, kas man nebija tik skaidri un nebija tik jauki, kā es biju iedomājies. Tāpēc tagad esmu nonācis pie jums. Tas ir lieliski, ka mēs varējām sniegt jums pārredzamu un pievilcīgu piedāvājumu un ka jūs sākāt darbu. Jūs sākāt ar Smartitsle pagājušajā gadā. Kā jūs raksturotu sadarbības pārskatu? Kā jums noritēja uzņemšana darbā? Mēs patiešām nenovērtējām, cik daudz darba ir nepieciešams, lai iekļautu darbiniekus darbā. Plānotais mēnesis izvērtās gandrīz par 3, līdz viss tika pabeigts, bet tad viss ritēja gludi līdz pat šodienai. Un tas ir patiešām labi, tas ir stabils un viss ir kārtībā. Sadarbība, jā. Es domāju, ka mums ir salīdzinoši labas, gandrīz koleģiālas attiecības kā līdzvērtīgiem. Mēs strādājam kopā un cenšamies kopā sasniegt labāk. Versuchen unser Bestes, die gemeinsamen Gedanken nach vorne zu bringen. Paldies, man ir liels prieks, ka jūs tā domājat. Pašlaik mēs strādājam pie palīdzības videoklipu izveides, lai padarītu šo procesu vēl vieglāku un raitāku. Kura pašlaik ir tā joma, kas jums sniedz vislielāko pievienoto vērtību? Vai tā ir jūsu darba atvieglošana, vai tās ir tehnoloģijas, vai tas ir kaut kas, par ko jūs sakāt, ka jau tā ir pievienotā vērtība, ko es redzu? Jā, uz šo jautājumu ir ļoti grūti atbildēt. Jo mums tas ir pilnīgi jauns medijs, un es to nevaru salīdzināt ar neko citu. Tā kā mūsu konkrētajā gadījumā mēs bagātinām žurnālus ar multimediju, piemēram, saitēm, attēliem un videoklipiem. Mums acīmredzot tagad tas ir lielāks darbs nekā agrāk, kad tas bija drukātā veidā. Tagad man ir jādomā par daudz vairāk lietām, piemēram, par saitēm. Interaktīvs PDF ir vienkārši vairāk nekā drukājams PDF. Tajā ir daudz vairāk darāmā, tāpēc ir skaidrs, ka tas ir vairāk darba. Ja es izveidoju PDF kopiju, man tā vienkārši ir jāielādē. Tad es zinu, labi, tagad tas ir labās rokās, pārējais ir pilnībā automatizēts. Man tiešām vairs par neko nav jāuztraucas. Dafür, wenn ich dann, ich drück's mal jetzt ein bisschen flapsig aus, wenn ich das Heft bei euch abgegeben habe, weiß ich, es ist in guten Händen und muss mich um nichts mehr kümmern. Lieliski, tas nozīmē, ka papildus automatizācijai, ko piedāvā Smartitsle, esat nolēmis ieguldīt papildu pūlus, lai sagatavotu e-papīru multividis formātā un radītu vēl lielāku pievienoto vērtību saviem lasītājiem. Vai esat atraduši arī citus veidus, kā pelnīt no reklāmas klientiem vai tam līdzīgi? Vielleicht hast du auch weitere Monetarisierungsmöglichkeiten für Anzeigenkunden oder ähnliches noch gefunden. Jā, protams. Jā, es jau 3 nedēļas runāju ar dažiem reklāmdevējiem, un viņiem šī Daily Prophet tēma ir kā Harijam Poteram. Šis es mīlu burvību. Šķiet, viņš teica, kad atvēra avīzi, šī pieredze redzēt žurnālus citādā veidā, tas, ka tagad jūs planšetdatorā pavelkat, nevis pāršķir lapu, ir ļoti praktiski. Taču būtu arī forši, ja attēli ne tikai stāvētu nekustīgi, bet papildus lasīšanas pieredzei jūs varētu redzēt arī tekstu un, iespējams, paziņojumu vai produktu 360 grādu leņķī. Tās ir lietas, kas var būt vērtīgas ne tikai Amazon pirkumam, bet arī žurnālam. Tas labi padodas arī reklāmas klientiem. Viņi tagad domā pilnīgi jaunā veidā par to, ko viņi iepriekš nedarīja, jo tam nebija risinājuma. Und das kommt auch bei den Anzeigenkunden ganz gut an. Also die denken jetzt auch ganz neu drüber nach, was sie vorher nicht getan haben, weil es das nicht gab. Ja. Tas izklausās lieliski. Jums ir skaidra pievienotā vērtība, un jūs varat vairāk pelnīt no reklāmas klientiem. Tajā pašā laikā varat piedāvāt saviem esošajiem lasītājiem vēl vairāk satura, nekā tas bija iespējams drukātā formātā. Jūs labprāt uzņemsieties papildu pūles, kādus citus Smartitsle moduļus papildus digitālā satura nodošanas iespējai. Visa satura mārketinga tīri digitāli e-papīra veidā jūs pašlaik izmantojat. Neben der digitalen Möglichkeit, deine Inhalte weiterzugeben, also das Ganze rein digital, sage ich mal, zu vermarkten, in Form von E-Paper. Hast du noch weitere Module bei Smarticle, die du einsetzt aktuell? Šobrīd nē.
Šobrīd tas ir viss, bet es zinu, ka jūs nepārtraukti piedāvājat, izmēģināt, ieviest jaunas lietas un tā tālāk. Es vienmēr ar nepacietību gaidu, ko es varētu izmantot nākamajā reizē. Lieliski, tas ir fantastiski. Mēs vēlamies jūs atbalstīt un redzēt, kā mēs varam palīdzēt palielināt lasītāju skaitu, palielināt pieejamību un padarīt to vēl vieglāk pieejamu. Džaki, Dārgais Pēteri, liels paldies par līdzšinējām atsauksmēm. Tas ir patiešām aizraujoši, kā jūs izmantojat Smartitsle un kā jūs vēlaties bagātināt savu lasītāju loku šeit, izmantojot šo tehnoloģiju. Mēs vēlamies arī turpmāk jūs atbalstīt. Paldies, ka izvēlējāties mūs, un vēlreiz pateicamies jums šodien par veltīto laiku. Liels paldies!